Sveiks, mans mīļais skatītāji! Vissvarīgākā šajā pasaulē ir māmiņa. Lai kur to rietu, lai kur arī viņa būtu, viņa ir tavā asinsritē. Tu zini, ka es tevi ļoti mīlu. Kaķīt, es tevi arī ļoti mīlu. Un tagad dosimies ciemos. Es esmu pārliecināta par to, ka dzīve ir jāsvin, tāpēc mēs šodien ar Luisu esam atnākuši ciemos. Un kur liela ņemšanās, ciemos, ģimenē, visur mēdz būt kāda maza sadzīviska trauma. Un tāpēc es šodien ar nolūku esmu aicinājusi uz sarunu Lieni. Liena ir uzņemšanas nodaļas ārste, ģimenes ārste un arī interniste. Un viņai jau nu vislabāk būs zināms, kā rīkoties, ja ir kāda maza sadzīviska trauma. Saka, lūdzu, Liene, kas ir tādas populārākās mazās sadzīviskās traumas? Nu, mēs redzam fonā, puiši darbojās, griež kaut ko, tad tās ir griestas traumas. Siltā laikā vairāk parādās kādas apdeguma traumas, tad apdegumi. Un arī īstenībā skriešanas, braukšanas ar velosipēdiem un līdz ar to kādi kritieni, nobrāzumi, arī šāda veida traumas ir tādas ikdienas mazās traumas. Kā mēs varam novērtēt, kad mēs paši tiekam galā un kad tomēr ir jāpiesaista ārsts? Ja trauma notiek, noteikti nevajadzētu krist panikā, bet jāsāk diezgan ātri un objektīvi darboties. Un īstenībā, ko mēs pirmais darām, mēs to traumu noskalojam tekošā ūdenī, vēsā ūdenī, un attiecīgi tad apskata tādu mierīgu vēsu prātu to traumu, cik tad viņa dziļa ir. Piemēram, ir nokritis uz asfalta vai kādā, kur ir mazie akmentiņi pielipuši, un tie taču, protams, viss ir jānotīra nost. Pareizi? Jā, tekošs ūdens būs palīgs arī tur, bet, piemēram, lai nepaliktu tāds kā asfalta tetovējums uz ceļgala, jā, tad tajā brīdī var ūdeņradi lietot. Un pēc tam to brūci apstrādā jau ar jodu saturošu šķīdumu, jā, kas ir attiecīgi ar antibakteriālām īpašībām, jo ne ūdens, ne tas ūdeņradis neaizskalos prom tās sīkākās mikrobiskās daļas, kas var izraisīt pēc tam kādu infekcijas vietu. Jā, un pēc tam liekam plāksteri. Tieši tā, liekam plāksteri, bet arī plāksteriem jāpaskatās tomēr, vai šajā brūces situācijā viņš ir elpojošs vai nē, jo ja viņš ir neelpojošs, tāda ir tāda plastikāta virsmiņas, mēs noteikti zinām, ja? Un tad ir tāda situācija, kad viss, kas apakšā sasūt zem plākstera, tas arī nav labākā vieta. Brūcei pēc būtības būtu jāpaliek sausai iespēju robežās, jo kā ir mitrums, tā ir baktēriju vairošanās vieta. Tad izvēlamies plāksterīti, kas būtu elpojoši. Un pēc tam, tad pēc dienas vai pēc divām mums ir jāturpina droši vien tīrīt. Tieši tā, tas nenozīmē, ka sagriezām, iztīrījām, aizmirsām. Īstenībā mēs nākamā dienā ļoti labi jūtam, ka mums kaut kas smelts vai sāp kādā ķermeņa daļā, kur ir bijusi tā traumas vieta. Attiecīgi katru dienu mēs turpinām tomēr to brūci tīrīt, skatīties pēc situācijas, kāda viņa izskatās, jo no tās tīrīšanas katru dienu pēc brūces tās pirmās dienas, tas jau ir, tad mums ir garantija, lielāks procents, ka mums tā brūcīte būs tīra un mums nebūs jāsatiekās ar doktoru. Ja gadījumā tomēr ir nomazgāts, sakopts, bet parādās pirmās kaut kādas infekcijas pazīmes, kā mēs varam rīkoties? Tad ir jānovērtē šīs infekcijas pazīmes, lai mēs saprastu, lai cilvēks saprastu, kas tad ir infekcija, brūces sāk pietūkst, maliņas paceļās, varbūt apakšā zem tās jau aizvērušās brūces mēs redzam kaut ko baltāku, varbūt strukturātās, varētu būt kādas pirmās strutu pazīmes. Ja. Var mēģināt vēl ar sulfonilamīda preparātiem, parasti tās ir ziedes, kas ir antibakteriāli līdzekļi, bez receptes dabūjami aptiekā, vēl veikt kādu palīdzīgu darbību. Bet īstenībā, ja šī infekcija parādās, es tomēr iesaku doties pie savu ģimenes ārsta parādīt.
Andri, tu esi šefu vārds. Jā. Tur ir arī tās mazās blaknītes, kad, droši vien arī apdedzināšanās ar pannām. Jā, mums ļoti bieži ir tur, labi, neteiksim katru nedēļu, bet, ļoti bieži ir tā, ka tur tās rokas arī ir tādas rētainas. Man liekas, jebkuram šefvāram ir kāda rēta no kādas pannas vai krāsnes. Bet, jā. Ko tu dari? Tādos gadījumos, kas tad ir vislabākais, kas man pašam patīk, ir zem augstu ūdeni. Tad, ja ir bišķiņ trakāk, tad jau ledu liekam klāt. Un ja tad nepalīdz, tad skatāmies kaut kādus jau medikamentus. Apdegums jau skaitās diezgan nopietna brūce. Un tur mums medicīnā, un es domāju arī cilvēkam ļoti vienkārši, kas nav mediķis, ir atcerēties plaukstas likumu. Plauksta. Tātad, ja mana apdegusī brūces vieta ir lielāka par manu plaukstu, obligāti jādodas uz tuvējo traumpunktu. Bet ja tomēr nav jādodās pie ārsta, kā mēs varam mājas apstākļos reaģēt? Tātad, tekošais, ja ir mazāks par plaukstu. Mazāks par plaukstu, tātad tekošais ūdens, mēs esam tā kā atdzesējuši šo te piekarstu šo vietu, tas ir tāds pirmā palīdzība. Tad ir šīs te pret apdegumu putas parasti, tas ir nākamais solis. Un tad jau, var lietot arī cinka ziedi. Cinka ziedē piemīt ļoti fantastiska īpašība. Viņa ir antibakteriāla un reizē viņa arī atjauno šo te augšējo ādas slānīti, ātrāk ļauj visam sadzīt. Arī mēs labi zinām, ka apdegums tomēr salīdzinoši ilgi dzīst un salīdzinoši ilgi mēs jūtam to sūrstēšanas sajūtu. Ja parādās apsārtumam arī tādi pūšļi, to mēs saucam par bullām, tas arī ir tāds nopietns brīdis, skatoties, ja viņas ir lielas, nopietnas, arī dodamies pie ārsta. Mums ar Luisu ļoti patīk visādi izbraucieni. Nāc pastāsti, kas mums vislabāk patīk? Mēs ļoti bieži braucam ar riteņiem, jo tas ir sportiski un veselīgi un forši. Un vēl mums ar mammu ļoti patīk braukt ar kritusledām. Ļoti jauki. Vai tev kādreiz gadījušās kādas traumas, vai tu esi nokritis kādreiz? Jā. Un kas tad notiek? Sāp noteikti ļoti. Surst un nav patīkams. Tieši tā, nav patīkami. Tieši tā. Mūsu pavāri izskatās jau iet finiša taisnē. Un labā ziņa ir tas, ka bez traumām. Man ļoti patīk tā doma, ka neaizēju gulēt, pirms neesmu uzzinājis ko jaunu. Es šodien varēšu iet mierīgi gulēt, jo par plaukstas lieluma brūci es nezināju. Liels paldies par jaunām zināšanām. Un saka, lūdzu, tādas 3-4 lietas, kas ir tādas stabilizējoši, lai paliek mūsu mīļajam skatītājam prātā, kā jārīkojās, ja ir tā mazā sadzīves trauma. Tātad pirmā lieta – mierīgs prāts, skalošana, novērtējam apjomu brūcei, apstrādājam brūci un apstrādājam to katru dienu. Rīgas farmaceitiskā fabrika ar 75 gadu pieredzi augu izcelsmes ārstniecisko līdzekļu, uzturu bagātinātāju un ārstniecības augu tēju izstrādē un ražošanā, kam uzticas paudžu paudzēs. Rīgas farmaceitiskā fabrika arī piedāvā pārbaudītus un uzticamus līdzekļus brūču aprūpei, neaizvietojamus tavā mājas aptieciņā. Joda spirta šķīdums RFF 5% uz ādas lietojams šķīdums, antiseptisks un dezinfekcijas līdzeklis, kam piemīt antibakteriālas, sporas iznīcinošas, pretsēnīšu un pretvīrusu īpašības. Ādas infekciju gadījumos pie strutojošām brūcēm lieto streptocīda 10% ziedi. Savukārt apdegumu gadījumā būs piemērota cinkas 100 mg gramā zieda RFF. Zieda veicina brūces pašattīrīšanos un ādas virsējā slāņa atjaunošanos, un tai piemīt arī pretiekaisuma īpašības. Ražots Latvijā, augu valsts ārstnieciskie līdzekļi ar paudzēs pārbaudītu kvalitāti jau 75 gadus.
Kā gudri sportot, lai nesavainotu locītavas? Šo jautājumu es uzdošu Veselības centra 4 fizioterapeitam Vladimiram. Sveiks, Vladimir! Labdien! Saki lūdzu, ja cilvēks tā ap 40 izdomājis, ka viņš grib sākt sportot, bet iepriekš ar sportiskām nodarbībām varbūt ir nodarbojies skolā, kas viņam jāņem vērā? Pirmkārt ir jāsagatavo savu ķermeni sportošanai. Un nav jādara tā, kā dara lielākā daļa mūsu klienti, kas tieši griežas pie fizioterapeitiem, kuri izdomājuši, ka viņi grib sākt skriet, sākt braukt ar riteni, sēžas uz riteņa un uz maksimāla pulsa, tā kā dodās savā piedzīvojumā. Un pēc nedēļas viņi atnāk pie mums uz vizīti un stāsta, ka viņiem sāp locītavas. Par ko ir jādomā tiem cilvēkiem, kuri grib uzsākt skriešanu, par to, ka viņiem ir jāskrien tā, lai viņiem nekas nesāpētu. Ja, un visur ir jābūt pakāpeniskumam. Ja, tad mums ir jāievēro pakāpeniskuma principu, ja tu gribi sākt gatavot sevi skriešanai, nav jāsāk uzreiz ar skriešanu. Ir taču ātras pastaigas. Pastaigā ātri, pēc tam pievieno lēnu skrējienu. Mēģinām iesaistīt uzreiz mūsu rociņas, tad rociņas mums ir saliektas, kustās uz priekšu un pārējām lēna skrējienu. Darām mazus solīšus, bet liekam tos ātrāk. Jā, mums ir vajadzīga kadence, jo tas arī ir daudzos zinātniskos pētījumos, jo augstāka ir kadence, tad tas soļa biežums, jo mazāk slodze aiziet uz locītām. Pēc 40 gadiem jau cilvēkam lēnu garu organismā sāk zust kolagēns. Tas nozīmē, ka arī locītavas ir mazliet jūtīgākas un arī traumatiskākas. Ir jāatceras, ka mūsu muskuļi, saites, cīpsles, skrimšļi sastāv no aminoskābes, kuru mēs saucam par kolagēnu. Un tas ir ļoti svarīgi, kad kolagēns mums sāk izzust no organisma, tad mēs arī redzam, kā noveco mūsu organisms. Ja? Līdz ar to tad ir jādara kaut kādas lietas, kas var pātrināt kolagēna sintezēšanos, ja? Un tas, ja mēs sasaistam to ar fiziskajām aktivitātēm, tas ir organisma sagatavošana, iesildīšana pirms skriešanas, pirms riteņbraukšanas un pirms citām fiziskajām aktivitātēm. Ja? Tad mums ir jāsagatavo, ir speciāli dinamiskie vingrinājumi, ja? Ar tiem vingrinājumiem mēs gribam pacelt ķermeņa temperatūru, jo augstāka ir mūsu ķermeņa temperatūra, jo elastīgākas paliek struktūras. Skriešana, tas ir tāds sporta veids, kur iesaistās ļoti daudz muskulīšu. Jā, principā viss ķermenis ir iesaistīts šajā darbā. Līdz ar to tad mēs arī kādas 5 minūtītes mēģināsim veltīt organisma iesildīšanai un sākam ar potītes locītā. Un tad izkustinām 8 reizītes uz vienu pusi, tad 8 reizītes uz otro pusi. Pārējām pie ceļa locītām. Jā, te mēs varam ekonomēt laiku un paņemt abus divus ceļa locītavas uzreiz reizi iesildīt. Tad mēs pārējām uz gūžas locītavam, atkal pieturamies. Tagad pāris reizes noliecamies uz priekšu un iztaisnojamies. Ja? Tad mēs noliecamies pa labi, pa kreisi, izkustinām plecus. Tad pacelsim rokas augšā, izdarīsim dziļo ielpu un rokas lejā izelposim. Ar laiku kolagēna sintēze organismā samazinās, bet tas ir tik ļoti vajadzīgs mūsu locītavām, īpaši sportojot, lai locītavas būtu stipras. Raudzīsim, ko par to saka farmaceits. Sākot fiziskās aktivitātes pēc šī vecuma, rodas lielāka slodze uz skrimšļiem, uz saistaudiem, tāpēc vajag tos pastiprināti pabarot, un tāpēc jālieto papildus kolagēns. Lai uzturētu locītavu veselību, var izvēlēties aptiekās pieejamos produktus. Viens no tiem ir Cemiogemze. Cemiogemze satur 1. un 2. tipa kolagēnu, arī C vitamīnu. Cemiogemze sastāvā esošais kolagēns ir tādā pašā formā, kā mūsu organismā dabiski sastopamais, un tas ļoti viegli un ātri uzsūcas un nonāk tieši tur, kur tas nepieciešams. Cemiogemze ieteicams ikvienam, kurš rūpējas par savām locītavām. Lietošana ir vienkārša, pietiek ar 1 kapsulu dienā. Un tagad mēs dosimies nelielā reklāmas pauzē. Pēc tās mēs uzzināsim, ko jaunu par redzes veselību.
Sveiks, mans mīļais skatītāji! Diabētiskā makulas tūska ir nopietna cukura diabēta komplikācija, kas ietekmē redzi. Šodien noskaidrosim, kas jāzina pacientam un kādas ārstēšanas iespējas no šī gada piedāvā valsts. Uz sarunu man pievienosies Juris Vanaks, oftalmologs, Latvijas acu ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs, Gunta Freimane, Latvijas diabēta asociācijas priekšsēdētāja un profesore Guna Laganovska. Profesori, jums sākot ar 1. februāri ir brīnišķīgi jaunumi, bet visu pēc kārtas. Sakiet lūdzu, kas ir diabētiskā makulas tūska? Kādi ir simptomi? Diabētiskā makulas tūska ir viena no diabēta komplikācijām, un tā attīstās aptuveni 1/3 diabēta pacientu. Makulas tūska rodas tāpēc, ka sakarā ar diabētu izmainās asinsvadu sieniņu caurlaidību, un tīklinē sāk uzsākties šķidrums. Un makulas tūska tā tīri ikdienā izpaužas ar to, ka pēkšņi slimnieks sāk redzēt, ka viņam sāk kropļoties līnijas, viņš sāk redzēt to, ka, teiksim, burti, daži burti var rindiņā izlikt uz augšu, daži var izlikt uz leju, un katrā ziņā tā redze kļūst tāda pēkšņi miglaina un tieši pašā centrā, un līdz ar to cilvēkiem, kur, teiksim, iet vēl uz darbu un kuri strādā, viņiem var rasties problēmas ar lasīšanu, ar automašīnas vadīšanu, katrā ziņā tie ir tādi diezgan pēkšņi simptomi. Diabēta acu izmaiņas konstatē 25% diabēta pacientu. Un rēķinot to, cik bieži arī sastop šo diabētisko mākulas tūsku tieši diabēta pacientiem, tad kopējais šo cilvēku skaits varētu būt ap 5000. Jo Latvijā tad ir 100 000 diabēta pacienti, pat vairāk. Tagad mēs taisīsim to šprici, ja? Principā makulas tūskas gadījumā tāda pamata ārstēšanas metode ir injekcijas. Un tad acīs tiek ievadīti tādi speciāli augšanas faktoru blokatori, jo tad, kad mums ir makulas tūska, jo makulas tūska pēc būtības ir šķidrums tīklinē, tad caur šiem izmainītiem asinsvadiem tīklinē ir nokļuvis šķidrums, un šis šķidrums tad rada šo tūsku, rada šos simptomus, un šis šķidrums izdala arī augšanas faktorus, un šie augšanas faktori savukārt rada atkal jaunus, tādus nepilnvērtīgus asinsvadus, un šie jaunie nepilnvērtīgie asinsvadi atkal, kā saka, rada šo caurlaidību un iestājas tāds kā aburtais loks, ja? Un, lai mēs šo loku varētu kaut kādā veidā pāraut vai vispār šo slimību apturēt, mums ir svarīgi nobloķēt šos augšanas faktorus. Pašreizējā brīdī daļai no pacientiem šī ārstēšana jau ir valsts kompensēta. Tie ir diabēta pacienti, kuriem ir makulas tūska. Pirmreizēji pacienti iepriekš ārstēšanu nav saņēmuši un kur atbilst konkrētiem kritērijiem. Pārējiem pacientiem šī ārstēšana vēl nav valsts apmaksāta, bet asociācija sadarbībā ar Veselības ministriju, Veselības ministru, Nacionālo veselības dienestu strādā pie šī jautājuma, lai šāda veida ārstēšana tiktu ieviesta arī pārējiem šīm pacientu grupām. Kā es to redzu, kā cilvēks un kā biedrības arī vadītāji, es to redzu tā, ka bieži vien man zvana telefons, cilvēks raud, viņš saka, viņam ir vajadzīga šīs injekcijas, tas ir dārgi, viņam nav neviens, kas palīdz, vai jūs lūdzu nezināt kādu veidu, kādā veidā es varētu to saņemt bez maksas, jūs esat pēdējā cerība, kam es zvanu un tā tad ir ļoti, ļoti smagas šīs sarunas bieži vien. Valsts ir uzsākusi šo atmaksas sistēmu. Sakiet, lūdzu, kāda būtu jābūt uzlabojumam? Ko jūs ieteiktu? Pirmām kārtām šis cilvēku skaits ir tiešām nepietiekams. Jā, tātad pats par sevi, ja mēs domājam par 5000 cilvēku un apmaksājam 50 cilvēkiem, tas ir tā ļoti, ļoti stipri par maz. Otrakārt, būtu jāapmaksā arī tiem pacientiem, kuriem jau ir veikta šī mākulas tūskas ārstēšana ar injekcijām.
Sakiet, kāds ir tas ceļš, lai varētu tikt tajā valsts apmaksāto zāli? Jā, nu šeit ir jāiesaka pacientam vispirms griezties pie sava acu ārsta. Un tad jau acu ārsts vai viņa paša praksē ir OCT, ir tāds speciāls aparāts, ar kuru mēs varam izmērīt tīklenes biezumu. Un tas ir pilnīgi nesāpīgi no attāluma. Ja pacients atbilst šiem kritērijiem, tātad viņš nav iepriekš ārstēts, viņa tīklenes biezums ir virs šiem 325 mikroniem. Un tur vēl ir arī redzes asums, bet redzes asums, ja ir šie mikrobi, parasti arī ir tam atbilstoši. Tie ir reti gadījumi, kad ir kaut kādas citas slimības, kad redze ir ārkārtīgi zema. Ja? Un tad, ja ir visi šie kritēriji, tad parasti acu ārsts visticamāk sazinās, jo šīs injekcijas patreizajā brīdī tiek veiktas gan Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā, arī mūsu, tātad Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Un tātad šis acu ārsts parasti sazinās ar kādu no mūsu slimnīcas kolēģiem vai koordinātoru, un tad jau mēs nozīmējam konkrētu dienu, kurā šim pacientam ir jāierodas. Un ir svarīgi tas, ka ir jāņem līdzi šis ģimenes ārsta nosūtījums. Tas sākās ļoti nevainīgi, jo man vienkārši vajadzēja stiprākas brilles. Un tad es aizgāju pie ārsta, un man bija ļoti rūpīga ārste, kas man nosūtīja tālāk izmeklēties. Un tā es nokļuvu šeit. Un pamazām tā es šeit nāku kopš 2009. gada, liekas. Šprices es vairs neskaitu, tās aiziet 10. Bet dzīves kvalitāti viņas uzlabo tā, ka pirmkārt ir cerība, ka vēl kaut kas ilgāk pavilkšu, ka varbūt tas process apstāsies, vismaz palēnināsies. Grūtība ir ļoti daudz. Pirmais ir vissliktākais ir tas, ka es vēl varēju strādāt. Pensijas gadi bija pienākuši, bet es vēl varēju strādāt, bet bija jāiet prom, jo es nevarēju salasīt grāmatā. Un tātad mana profesija man bija liekta. Tā ir kas? Skolotāja. Un nākošā pašlaik ir vislielākā grūtība, ka es nevaru izmantot modernās tehnoloģijas, jo, teiksim, elementāri veikalā iepērkoties, man jāstāv rindā, nevis pašapkalpošanās kasē, jo es to ekrānu vienkārši nevaru saskatīt. Ja mēs runājam par mūsu injekciju pacientiem, tad, protams, ka pamatā tie ir jau tādi vecāki gadagājumi cilvēki, tīpaši, kuriem ir vecuma māklas deģenerācija, bet diabēta pacienti ir pacienti, kuri daudzi no vēl strādā, un tie var būt arī ļoti jauni pacienti, jo, teiksim, mums ir arī pirmā tipa diabēts, kurš sākas jau bērnībā, un mums ir pacienti, kuri ir arī 18 gadus veci un 21 gadu veci, un, protams, ka šajos gadījumos, tas ir tā īpaši svarīgi tomēr šo slimnieku špricēt, jo šeit varbūt, ne tik daudz skatīties uz to naudu, jo protams, ka šo slimnieku radinieki parasti jau, kā saka, arī dara visu, lai šie slimnieki tiktu špricēti, un tur iesaistīta ļoti bieži visa ģimene šīs naudas vākšanā, Bet, jo tā problēma ir tāda, ka ja mēs to redzi zaudējam, tad mēs viņu pēc tam vairs nevarēsim atgriezt arī tad, ja mums tā nauda uzradīsies, Tāpēc mums tā tūska ir jāārstē tad, kad viņa ir radusies un tad, kad viņa ir. Un no tāda viedokļa, protams, ka mēs ļoti ceram, ka mūsu valsts ekonomiskais stāvoklis labosies un ka mēs varēsim šiem diabēta pacientiem apmaksāt visiem šīs injekcijas, kuriem tas ir nepieciešams. Un noslēgumā jūsu ceļvārdi diabēta pacientiem, kā pareizāk un kā labāk to ceļu veikt? Es gribētu varbūt aicināt diabēta pacientus regulāri apmeklēt šo acu ārstu. Un arī tad, ja tā mākulas tūska ir radusies, tad, protams, visādā veidā censties tomēr atrast tos līdzekļus, lai varētu šo slimību ārstēt un varētu sagaidīt to brīdi, kad valsts apmaksās šīs injekcijas, bet sagaidīt to brīdi, jau ar tādu, kā saka, tomēr iespējami labāku redzi.